Ziemeļvalstu un Baltijas valstu meža industrijas profesionāļi saskars ar līdzīgiem izaicinājumiem. Lai dalītos pieredzē un iepazīstinātu ar jaunāko pētījumu rezultātiem uz mežsaimniecības tehnoloģiju, zinātnisko konferenci Oskar kopā pulcējās vadošie nozares zinātnieki un inženieri. Viens no konferences atslēgas vārdiem ir efektivitāte un tās palielināšana. Netrūkst jomu, kurās būtu nepieciešama tālāka attīstība. Meža industrijā mēs visi saskaramies ar vairāku problēmu sāsināšanos, tāpēc ir būtiska produktivitātes palielināšana, lai varam piegādāt koku materiālus par zemām cenām. Produktivitāte un izmaksas ir nozīmīgi faktori, lai meža industrija nestu peļņu. Tas ir viens no mūsu mērķiem – produktīvi izvest kokus no meža, turklāt pieaug arī sabiedrības spiediens, lai darbs tiktu paveikts videi draudzīgā veidā. Manuprāt, jaunās tehnoloģijas šajā jautājumā ieņem nozīmīgu lomu. 3 dienu laikā zinātnieki iepazīstināja ar pētījumiem, kas aptver plašu tēmu loku – mežastrādes kūdras augsnēm, lāzerskenēšanas metodas pielietošanu mežastrādes organizēšanā un darbu plānošanā, netrūka arī kā teorētisko, tā arī praktisko pētījumu par celmu izstrādi. Kā atklāja Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta Silo pārstāvis Andis Lazdiņš, konference ir lielākais meža tehnoloģijām veltītais pasākums Latvijā aizvadīto 20 gadu laikā. Tā ir lielākā zinātniskā Ziemeļvalstu konference. Protams, ja mēs runājam par kaut kādām izstādēm, meža tehnoloģiju, tad tās ir tūkstošos mērāms dalībnieku skaits. Šeit mums bija 120 vai 130 dalībnieki, bet lielajās izstādēs parasti tiek uzaicināti no šiem klasu šeit esošajiem cilvēkiem 2-3. Viņi pastāsta apmēram 1,5 stundu garu prezentāciju par 1 vai 2 pētījumiem, bet šeit bija tas ļoti plašs pētījumu klāsts, 60 prezentācijas apmēram bija. Līdz ar to tā informācija, ko šeit var iegūt, ir daudzējādā ziņā krietni lielāka un daudzpusīgāka nekā to, ko var dabūt lielās izstādēs. Kā atklāja Latvijas Valsts Meža koksnes produktu ražošanas un piegādes nodaļas direktors Andris Balonis, konferences sniegus unikālu iespēju ieraudzīt un dzirdēt, kā nozarē strādājošie var pilnveidot savu darbu, savukārt gala produktu lietotāji, uzņēmumu pārstāvi iepazīties ar pētījumu rezultātiem, lai saprastu, kādas tendences valda meža industrijā citās valstīs. To, ko es šeit redzēju vai ieraudzīju, tad zinām tādu apstiprinājumu, vai mēs ejam tajā pašā virzienā, kur kaimiņi, vai domājam tajā pašā virzienā. Un varbūt vēl tādas dažas lietas, kas ir tuvākā mūsu nākotne, kur mums arī noteikti būs jāpievēršās un jāturpina strādāt tajā virzienā, kā piemēram šīs dažāda veida lāzeru skanēšanas gan no gaisa, gan kas ir ar aviācijas vai satelīta palīdzību, lai iegūtu labāku un precīzāku informāciju par mežu, par tos datus par kokiem, uz kuru pamatu varam veikt labāku plānošanu, gan arī skanēšanu, izmantojot meža mašīnas, kas ir harvesteris, kas ir kokgāšanas, sagarmošanas, atzarošanas mašīna. Konference Oskar 2012 organizēja Latvijas Valsts Meža zinātnes institūts Silava sadarbībā ar Oskara vadības komiteju.